šis stāsts ir tiem dārzu mīļotājiem, gleznotājiem, profesionāļiem un amatieriem, kuri dārzus vēlas krāsot zaļganajos, mierīgajos toņos, kuri nevēlās, lai hortenzija pāriet kādā košā tonī. Un šodien mēs parunāsim par divām Living Creation šķirnēm – Little Apple un Little Passion. Kaut kā mēs zinām, ka šai audzētavai ir arī vēl viena zaļā šķirne, par to mēs parunāsim. Un, protams, mēs zinām arī vēl vienu ļoti īpašu mazo zemo šķirni, un ļoti daudzos tā dārzā ir, tas ir Little Limes. Šajā stāstā mēs varbūt mazliet salīdzināsim šīs trīs Little Lime, Little Apple un Little Passion. Kā darboties ar šīm trīs šķirnēm, kā tās atšķirās un kur ir tā atšķirība, kādu sajūtu mēs varam dabūt ar šīm šķirnēm. Sākam vispirms ar Little Apple. Little Apple tiešām tur, kur mums ir jāiegūst apaļa ābola forma, un šī apaļā ābola krūma formas mums ir apaļi, zaļi āboli. Un tad, kad viņi ir savā pilnziedā, no šī te gaiši zaļā, tādā salāta zaļā pāriet uz mazliet dzeltenīgu zaļganumu, bet vienmēr zaļi, mēs pat lapas neredzam. Un tā mēs varam veidot šīs apaļās formas. Ja kādreiz apaļās formas mēs veidojām no tūjām un bukšiem, tad lūk, mēs ar šo apaļo ābolīti varam izveidot apaļu hortenzijas formu. Un tā laikam ir tā īpašā atšķirība no tām pārējām, ar kurām mēs salīdzināsim. Ja mēs viņu diezgan pārbarosim, tad viņa mazliet būs izteikti trīsstūraināka galva. Bet ja viņa nebūs ļoti daudz saņēmusi slāpeklīti, tad šī augšējā daļa noteikti būs tāda piespiestāka un apaļāka vēl forma. Bet katrā gadījumā, cik augsta, tik arī plata. Un tad, kad viņa ir viena pie otra, šī ziedgalva jau augsnē, tad tiešām ir tāda sajūta, kā tāda bļoda, apaļa bļoda ar apaļiem zaļiem āboliem, kuri mainot dažādos zaļos tonīšus, pašā rudens nobeigumā mūs priecēs ar to rozā notonējumu, kas ir parasti raksturīgi zaļajām šķirnēm, ar tādu mazliet kā tādu siltu notonējumu, tādu kā persiktoņa vai pīlāģa toņa notonējumu. Un šis siltais notonējums tātad ir tas kritērijs, ko mēs zinām, ka mūsu dārzā būs siltais tonis. Šī siltā toņa dēļ, šī te persika tonīša, šī te oranžīgā tonīša dēļ, manuprāt, šī šķirne fantastiski izskatās ar tādu molīnī kā Heidebraut. Tā ir mana mans izdomāts salikums, manuprāt, ļoti skaisti, jo mēs zinām, ka Heidebraut veido samērā nopaļot formu, mazliet varbūt kā tādu veideklīti, bet pašā vēlā rudenī viņa kļūst ļoti tāda koši oranža. Un pie pirmiem augstumiem viņa jau ir tāda dzeltena oranža un var sakrist tajā brīdī, kad ābolītis ir šajā te siltajā oranžajā notonējumā, tādā mazā krāsiņā šeit pāri. Tātad apaļā forma ar apaļām bumbām. Vēl noteikti kādas kompozicionāli graudzāles, tās, kuras man pašai patīk, ļoti noteikti iederētos šajā te kompozīcijā. Noteikti tā ir ļoti līdzīgā molīnija Heidebrautē ir tāda morhekse. Viņa ir daudz apaļāka, nav tik izteikti, bet tāda izteikti apaļāka. Un, manuprāt, ābolīts ar smuko morheksīti izskatīsies perfekti. Ja tavā dārzā ir kāda senāka tūja apaļā bumba, danika vai vēl kāds kujenis apaļais un tā doba izskatās mazliet jau nemoderna, tad noteikti var ielikt apaļo ābolīti iekšā, tātad apple, ieliec iekšā kādas apaļās graudzālītes, morheksītes, un tad tev būs dažādi veidi bumbas, bet no dažādiem augiem. Manuprāt, tas varētu izskatīties ļoti skaisti. Vismaz šobrīd tev tas varētu arī ļoti patikt. Otra šķirnīte tādam salīdzinājumam, kura saglabā izteikti tādu mazliet vēsāku zaļo toni, ir Little Passion. Little Passion, kamēr es viņu neredzēju lielajā laukumā Boskopā, Aleks Šumekera paraugu dobē, es viņu neizjūtu kā vērtību, bet tad, kad viss apkārt ir košs, sarkans, tumšs, un mazliet pat negribās vairs to rudeni, un tu redzi šo ļoti tīro zaļgano toni,
kurš praktiski nemainās. Bet, protams, viņš var mainīties, dažādi gadi, dažādas reakcijas, dažādi slapjumi, dažādi barojumi. Bet, ja mēs runājam kopumā par šīs šķirnes īpašībām, tad viņa saglabā šo te tīro toni. Un praktiski mēs varam rēķināties ar šo skaisto zaļo. Tad, kad viņi ir podā, viņi neciešami. Viņi neglīt un es viņu nesaprotu. Augsnē un pat kompozīcijā ar vairākām viņi ir grandiozi. Viņi ir tiešām kaut kas īpašs, uz ko mums palūkoties. Bet šai Little Passion forma būs tāda tradicionālā, šī te mazliet tāda uz augšu, kā tas hortenzijai ir. Ne apaļā forma, bet vēdekļa veida forma, kas ir piepildīta ar augšējā daļā ar ziediem. Lapas mēs redzēsim. Lapas būs vienmēr spēcīgas, neslimojošas, bez pleķiem, burvīgas, spēcīgi, veselīgi šķirne. Un šajā sērijā mums ir visiem pazīstamā, droši vien, ka visiem pazīstamā, Little Limes. Little Limes šķirne tieši tāpat zaļa. Viņai tieši tāpat mainās šis tāds mazliet oranžais notonējums. Viņa ir ļoti, ļoti līdzīga Limelightam lielajam, tikai maza, kompakta ar nopaļotām galvām. Ļoti skaista. Arī tā laukumos izskatīsies burvīgi. Un ja mums jāveido nevis šī apaļā forma kā abolītim, bet tādos kā laukumos, tad citreiz arī varbūt šo te Little Lime ir vērts izvēlēties ābolīšu vietā. Kā mēs jūtam šo formu salikumu? Visā šajā krāsu gamā man personīgi ļoti patīk, ja klāt ir šī pati graudzāle, Japānas meža zāle, Hakonokloja. Vai nu dzeltenā vai zaļā. Viņa papildi šo te zaļo toni, šo te dzeltenīgumu un pārēju. Un, ja mēs Hakonokloju zinām, ka tā ir tā kā ēnas puķa vairāk, man viņas aug saulē daudzus gadus un nevienu reizi nav apvainojusies par šo košo saulīti. Bet tiesa gan, no 10 stādiem spēcīgi palika tikai 7 un 3 negribēja augt pie manis. Tāda viņa ir. Runājot par šo zaļo toni, jūs iedomājaties pie šī zaļā toņa, ja jūs negribat visu zaļi balto, tad jūs noteikti varat kombinēt ar kaut kādiem violetiem toņiem. Iedomājieties, tās ir tās pašas ļoti izturīgās. Ja jūs esat iesācējs, tad stādi kaķu mētru, jeb nepetu. Tie, kuri nav iesācēji, saka, ko tad tādu nezāli? Jā, tādu nezāli, lai nav jāmokās. Vasaras vidū piegriez un viņa atkal kupli aug. Viņa būs līdzīga lavandai, bet nekad neizsals un tev būs kā tāda forša nezāle tavā dārzā. Un visi zilie toņi, vai tā ir perovskija ar šīm garajām skariņām tādām, vai, protams, visa veida šie te salvijas. Noteikti dažāda veida salvijas. Karadona būtu košākā un tad dažāda veida zilganās salvijas. Un, protams, visā šajā skaistumā es neesmu nofotografējis, bet es esmu redzējis ļoti skaistu kompozīciju, kur ir šie zaļie toņi, ir šīs te violetās daudzgadīgie stādījumi ar zaļajām graudzālēm, un klāt vēl ir kāds maigs rozā akcents, tāda maigums, ko mēs varam panākt, vai nu ar kādu Veroniku, maigu rozā, vai jebko, kas ir tāds nekošs, bet tāds maigi rozā. Mēs pat varam noriskēt kaut kur tur ielikt netālu kādu maigi rozā rozi. Tas tāds mans gleznojums, tāds ātrais šajā te video. Un mēs varam redzēt atšķirību. Man vienā rokā ir Little Limes un šī ir Little Apple. Neskatoties to, ka Little Apple ir nopaļotās galvas, mēs redzam, ka paši ziediņi ir ar asumiņiem, asiem galiņiem, kriksīši, tāds ļoti, ļoti interesants šis te, un te pašā galā vēl ir mazās pumpiņas, kas vēl taisīsies lēnām vaļā ar tāda, tiešām tā kā ar asumiņiem. Little Limam šī asumiņu nav, viņi ir ar apaļām ziedlapiņām. Un, protams, kā mēs pabarosim, bet Little Limes būs vairāk gāzīsies, tas vienkārši vienmēr vairāk gāzīsies kā Little Apples. Viņš būs vienmēr lielāks nekā Little Apples un būs sagāzies. Bet savukārt Little Apples, pat tad, ja tu nenogriezīsi pareizi, neizgriezīs mazos sānzinumus, vienalga viņš stingri turēs savas galvas. Tāda laba, uzlabota šķirne, bet, protams, katrai vietai ir sava šķirne labākā.
Tātad galvenā lielākā gleznošanas atšķirība ir tā, ka ābolīt mēs liekam tur, kur mums vajadzīgs varbūt maksimums līdz 80 centimetriem augsta bumba liela. Tad Little Limes būs tur, kur mēs varam pat atļauties 1,20 m platu, tādu mazliet izplestu krūma formu, mazliet, kas var arī mazliet noliekt savas ziedgalvas un radīt tādu romantisku noskaņojumu. Little Apple būs apaļš, stingrs, kompakts, Little Limes būs izvērstāks un lielāks noteikti. Pašā nobeigumā zini to, ka acīm redzot, es vēl neesmu pajautājis, bet acīm redzot, no šī te mazā ābolīša ir tapusi vēl viena ļoti īpaša šķirne Living Creations līnijā. Tā ir zaļā zemsedzes hortenzija. Kas ir zaļā zemsedzes hortenzija grīnī, jeb Groundbreakers grīnī? Tā ir šķirne, kas izaug vien 30–35 cm augsta, bet apmēram viņi var aizbraukt līdz pat 80 cm plata un noklāja kadiķa vietā. Noklāja ar ziediem, zaļiem, skaistiem tepiķa veida ziediem. Ļoti skaista. 2 gadu laikā es nebiju redzējusi, ka būtu problēmas viņai augsnē, bet par šo šķirni mēs tiekamies nākamajā stāstā, kurā es izstāstīšu par 3 šķirnēm, kas ir vienīgās pasaulē zemsēdzes hortenzijas, jeb zemi noklājošās hortenzijas, kas augstumā mazāk nekā platumā. Tās ir 3 Groundbreakers grīnī, šī zaļā, Groundbreakers blushī, kas no balta pāriet kā ābeļziedi, un 3. Groundbreakers rūbī. Tāda košo krāsu mīlētājiem. Tiekamies nākamā stāstā!